Šodienas temats ir nevienādības ar moduli, un apskatīsim divus šādus variantus. Vai nu, ka mums moduls no kaut kādas funkcijas ir lielāks par kaut kādu skaitli, vai šis moduls no kaut kādas funkcijas ir mazāks par kaut kādu skaitli. Un tad pirmais mums ir šis gadījums, kad ir lielāks par kaut kādu skaitli. Un šeit mums mazliet jāpaspriež uzreiz ir par moduļiem. Tā kā zinām, ka moduls no pilnīgi jebkura skaitļa ir nenegatīvs, tad uzreiz varam spriest. Ja mums būs dots, ka moduls no funkcijas ir lielāks par kādu negatīvu skaitli, jeb ja A ir negatīvs, tad skaidrs, ka šī nevienādība būs patiesa visiem x no definīcijas apgabala. Jo moduls ir nenegatīvs, un nenegatīvs skaitlis vienmēr būs lielāks par negatīvu skaitli. Otrs gadījums, ja A ir 0, jeb ja moduls no f no x ir lielāks par 0, un šādā gadījumā, protams, būs patiess visiem x no definīcijas apgabala, izņemot gadījumu, kurā šis f no x jeb funkcijas vērtība būs vienāda ar 0, jo moduls no 0 ir 0 un 0 nav lielāka par 0. Līdz ar to visiem x no definīcijas apgabala, izņemot gadījumu, kad f no x ir vienāds ar 0. Un trešais un pēdējais variants, ja A ir pozitīvs, tad gan mums rodas mazliet ir jāpadomā. Un šādā gadījumā palīdzēs izdomāt, ja mēs uzzīmēsim skaitļu asi, kurā mums attēlo visas funkcijas vērtības. Un ja ir šeit kaut kur 0 un A ir pozitīvs skaitlis, tad A atrodas kaut kur šeit un mīnus A šeit. Un mums ir teikts, ka modulis no f no x ir lielāks par A. Modulis, ja atceramies definīciju, ir uz skaitļu ases attēlojas kā attēlums līdz koordinātu sākuma punktam. Un mums ir prasīts, lai šis attēlums ir lielāks par A. Tātad dar gan šajā virzienā visi šie skaitļi, gan arī jāatcerās, ka dar arī otrā virzienā visi šie te skaitļi. Līdz ar to risinot ir divi varianti, vai nu f no x ir mazāks par mīnus A, vai f no x ir lielāks par A. Un šim gadījumam apskatīsim uzreiz vienu piemēru. Dots, ka moduls no 3x mīnus 2 ir lielāks par 4. Jānosaka, kādiem x'iem šis ir patiess. Un uzreiz sadalām divos gadījumos, vai nu 3x mīnus 2 ir mazāks par mīnus 4, vai 3x mīnus 2 ir lielāks par 4. Atrisinām katru no nevienādībām, un atbilde mums ir, ka x pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 2/3 un no 2 līdz plus bezgalībai. Un apskatīsim otru variantu, kad moduls no šī kaut kādas funkcijas ir mazāks par kaut kādu skaitli. Šeit būs mazliet citādāk. Uzreiz, ja mums ir dots, ka moduls no funkcijas ir mazāks par negatīvu skaitli. Tā kā moduls ir nenegatīvs, tad uzreiz ir skaidrs, ka tas nav iespējams. Tad arī uzreiz varam teikt, ka x pieder tukšai kopai. Nav tāda x, kuram šī nevienādība būtu patiesa. Arī ļoti līdzīgi ir, ja A ir 0, jo, ja mēs apgalvojam, jo mēs zinām, ka moduls no jebkura skaitļa ir nenegatīvs, tad mēs nevaram atrast tādu skaitli, kuram moduls varētu būt mazāks par 0. Līdz ar to arī uzreiz apgalvojam, ka x pieder tukšai kopai. Un pēdējais gadījums, ja A ir pozitīvs, tad mums ir jāatrod visas tās funkcijas vērtības, kurām moduls no šīs funkcijas ir mazāks par A, jeb attālums līdz koordinātu sākuma punktam. Atkal apskatīsim to uz skaitļu ases.
attālums līdz koordinātu sākuma punktam ir mazāks par kaut kādu konkrētu skaitli A. Atkal no nulles atliekam skaitļos A un mīnus A. Un tā kā funkcijas vērtībām modulim no šīm funkcijas ir jābūt mazākam par A, tad mums der visi f no x, kas atrodas šajā te intervālā. Līdz ar to varam sastādīt sistēmu, kur f no x ir mazāks par A un f no x ir lielāks par mīnus A. Šajā gadījumā pievērsiet uzmanību obligāti un abiem diviem ir reizē jāizpildās. Ja iepriekšējā gadījumā vai nu viens vai nu otrs izpildās, tad šajā gadījumā abiem diviem reizē ir jāizpildās. Un arī šeit piemērs pavisam vienkāršs un elementārs. Atkal moduls no 3 mīnus x ir mazāks par 4. Uzreiz sastādam sistēmu. 3 mīnus x ir vai nu 3 mīnus x ir gan mazāks par 4, gan arī 3 mīnus x ir lielāks par mīnus 4. X sanāk mums lielāks par mīnus 1 un x sanāk mazāks par 7. Tātad atbilde ir x pieder no mīnus 1 līdz 7, neieskaitot. Ja šie abi divi piemēri ir pavisam elementāri un vienkārši, došu jums darbā sarežģītāks, jo, protams, ka es gribu, lai jūs spriežat pilnvērtīgāk paši un spējat analizēt, kas un kā idejai vajadzētu būt skaidrai.